Daudz Eiropas zaļo kursu uzlūko ar skepsi. Vai tas ir pārspīlējums vai nepieciešama evolūcija Eiropas nākotnē? Eiropas Savienība ir izvirzījusi ambiciozu mērķi kļūt par pirmo klimatneitrālo kontinentu līdz 2050. gadam, izmantojot tā dēvēto zaļo kursu. Šī iniciatīva apvieno vairākus mērķus – samazināt gāzu emisijas, veicināt ilgspējīgu enerģijas un pārtikas sistēmu attīstību un radīt zaļas darba vietas. Bet kas slēpjas aiz šīm skaistajām iespējām? Eiropas zaļais kurs prasa milzīgas investīcijas tehnoloģiju attīstībā, infrastruktūrā un sabiedrības izglītošanā. Bet no kurienes šī nauda nāks? Augstāks nodokļu likmes, lielāka valdības parādi vai patērētāju maksa par zaļajiem produktiem. Šāda pieeja var radīt nopietnu slogu Eiropas ekonomikai un Eiropas iedzīvotājiem. Pārēja uz zaļo ekonomiku nozīmē lielas pārmaiņas darba tirgū. Lai gan tiks radītas jaunas, zaļas darba vietas, daudzi tradicionālai darbi, it īpaši rūpniecībā un lauksaimniecībā, var zust. Tas varētu radīt sociālo nevienlīdzību un reģionālas atšķirības Eiropas Savienības ietvaros. Eiropas zaļais kurs ir solis uz priekšu cīņā pret klimata pārmaiņām, bet tam ir arī savi izaicinājumi. Lai šī iniciatīva sasniegtu savus mērķus, ir svarīgi rast līdzsvaru starp vides aizsardzību un ekonomisko realitāti, kā arī nodrošināt, ka sociālais taisnīgums tiek ievērots. Vai Eiropas Savienība ir gatava šiem izaicinājumiem? Debats par Eiropas zaļā kursa ambīcijām un realitāti turpinās, lai gan cīņa pret klimata pārmaiņām ir mūsu laiku neatliekamais izaicinājums. Kā jebkurā transformējošā politikā, tās panākumi balstīsies uz eiropiešu pūliņiem, pastāvību, pielāgošanos un apņēmību pārvērst problēmas risinājumos.